Šī ir literatūras stunda. Kā literatūras stunda, jā. Ir kolosāli, ja tu savā dzīvē satiec kādu, ko sauc par savu skolotāju. Protams, sākumā ir vecāki, kad mēs esam maziņi, tad mēs satiekam skolotāju skolā. Iespējams, ka skolotāji mums būs arī dzīvē. Brīnišķīgi skolotāji var būt arī mūsu draugi. Bet parasti tā kā mēs ļoti vēlētos, lai dzīvē mēs savus skolotājus satiktu. Man ir laimējies satikt skolotāju šeit, skolā, un savu klases audzinātāju Annu Krūmiņu, un esmu saticis arī dzīvē sev brīnišķīgus skolotājus. Daudz no tiem ir mani draugi, vēl šobaldienu. Jūs zināt, ka mēs atrodamies šeit netālu, vecākot visu šo rajonu es uzskatu par savu, jo esmu šeit izaudzis, un jūs zināt, ka mēs atrodamies netālu no vietas, kur notika nopietni vēsturiski notikumi, par kuriem runa ir arī šajā filmā. Jūs zināt, ka šeit notiks pavisam netālu, un kā sauc šo vietu? Yes! Kino, bet es domāju, ne tikai kino. Man liekas, ka diezgan svarīgi, ja mēs runājam par vēsturiskiem, ne tikai par vēsturiskiem, bet arī par vēsturiskiem notikumiem, man liekas, ka svarīgi ir izprast lietu būtību. Tātad ir tas jēdziens, to notikumu garu un būtību. Nevis, man liekas, nav tik nozīmīgi, vai tieši tajā datumā, vai tieši tajā vietā viss norisinājās. Jo, ja mēs skatītos uz notikumu attīstību tālāk, nav jau pārāk svarīgi, ka šo līgumu parakstīja tieši Strasbourgā. Beigās no tā nekas nemainījās. Labi, ka viss beigās tā, kā mēs to zinām. Un tad, kad mēs sākām strādāt pie filmas, tad mēs arī nolēmām, ka mēs nemēģināsim kaut kā tā pārvietoties laikā, bet lietosim tās savas atmiņas par tuvāko vēsturi, par to, kur mēs paši esam piedalījušies. Tas arī būs tas veids, kā mēs centīsimies runāt ar skatītājiem. Un es domāju, ka tas ir kaut kā, manuprāt, lieliski attaisnojies un aktieru darbos, jo tā īstenības sajūta tur ir. Un domāju, ka cilvēki toreiz jutās tieši tāpat. Un domājam, ka parasti jau tas tā notiek, pirms tiek uzrakstīts scenārijs, un tad sākās darbs pie tā, lai sameklētu filmēšanu nepieciešamās vietas. Un tad mēs sākām apzināt Vecrīgu, un parasti jau iepriekšējā filmā Baigā vasarā mēs faktiski atradām Vecrīgā tādas vietas, un stūrīšus, un leņķus, un rakursus, kuros mēs varējām to pilsētu nofilmēt, un likās, ka mums šoreiz ies tikpat labi. Un tad mēs sapratām, ka mums ir jābūvē pašiem savu pilsētu, kas likās pilnīgi neprātīga doma, un tad mēs aizvedām uz pļavu, kas izskatījās šādi. Tad mēs aizvedām māksliniekus un pārējo filmas radošo grupu uz šo pļavu, šajā vietā, un teicām, ka šeit mēs varētu uzbūvēt pilsētu. Domāju, ka mēs esam ilguši. Tur bija tikai šāda pļava, jūnis, kuram kāds gudrinieks ziemas laikā bija atnācis un malkas iegūšas nolūkos izzāģēja balstus. Tajā gadā, kad mēs būvējam to pilsētu, tad visi akmeņi no apkārtnes, visi zemnieki akmeņus meta tajās savās piekabēs un veda uz kino pilsētī. Tur bija vesela brigāda cilvēki, kuriem koku vesariem, kas tos akmeņus sita iekšā zemē. Un tad beigās par katru cilvēku jau tā kā, ko visi teikuši. Es, protams, mierīgi slavotams gaidu savējo brīdi, lai visādi dzirdētu slavas dziesmas un uzslavu un abrīnas lietu, kas man ir pelsējis man pāri. Un liels mans pārsteigums, ka principā gandrīz visi klasē uzskat, ka es varu baigi sliktais tomēr kopā. Bet vēl viens zelta likums, kad bija šajā skolā, un teica, un atcerieties, ka jums ir tiesības kļūdīties. Jo, ja cilvēks apzinās, ka viņš nedrīkst nokļūdīties, ka viņam nav tiesības kļūdīties, tas nevienmēr dod labus rezultātus. Tā ideja par to, ka mums ir bijusi savu valsts, ka mums viņa nepieciešama, ka tas ir labākais, kas ar mums var notikt, pastāvēja visus šos gadus. Un to izdarīja mūsu vecāki. Ne jau mēs, jo mīlestību Latviju, vispirms ar ģimenēm un tad skolā. Un to mācēja mums saglabāt un nodot šo ziņu, šo slepeno ziņu mācēja nodot mūsu vecāki, mūsu skolotāji. Paldies viņiem par to. Bet tālāk viss būs tiešām atkarīgs no jums. Un ja jums Latvija nevajadzēs,